Sveiki! Šis ir raidījums Cope ar Anžiku un Maksi. Ūdens līdais nevar pahalbot akvārijā. Ar kapatas nasin nevar cirvi uzvarēt. Bļa, nu jebāl. Suka. Tur ir bļaigi vispār. Tagad ir 7 no rīta. Mēs aizbraucam projām no bijušās vietas, jo tur izskatījās, ka nekādas copes varētu arī nebūt. Un atbraucam uz, tagad mēs esam Gaujā pie Rāmkalniem. Un mēs jau vienreiz te bijām Cope un arī mums diezgan labi veicies. Jo te ir tuvu krasti ir Bedrīte. Kur Anģa palīdz mūsu raidījumā viesim Čakstam izvilkt makšķiri, kurš tikko nesen ir bišķiņ, kur šeit pa šito slīdenu un neslīdenu, kā no kuram. Es vairs neatkārtošu to. Viņš ir nogāzies tieši ūdentiņā lēniņām un ļoti smukiņi. Kur jūs te varētu skatīties un mācīties, kā vajag piecirst zīvis. Anģis tagad rāda. Šitā jāvalk lēniņām. Kamēr skans boltižu. Nu es... Ir. Jā, mēs tikko atbraucam, tagad iebarosim šito vietiņu. Pasēdēsim bišķiņu, bet es šaubos, ka mēs dosimies kaut kur projām no šitās vietas. Es vispār šaubos par jebko. Čaks šaubas par jebko. Klausies, Maksi. Tevi filmēt, jeb ne? Galvenais, tu klausies, ko es tev saku. Nu labi, klausies. Nē, klausies, Maksi. Dzīve. Ir kā šūpols. Ir kā šūpols. Vai arī kā neatgriezenīgā saite. Ja tu viņu spēj atgriezt, tad tu spēj izdzīvot šo dzīvi. Ja tu šo savu neatgriezenīgo saiti izdzīvo kā savu dzīvi, tad tu esi vergs uz visu mūžu. Un treškārt, vienkārši nepaklopi. Vienkārši nepaklopi. Jo tad visi draugi domā, ka tu esi tāds pats... Esi klupeklis, tāds pats lohs, ka vienkārši tu paklopi un visi smējās par tevi. Nekad to nedara, Maks. Nekrīti un nepaklopi. Un pats galvenais dzērumā neiekrīti Gaujā. Kas ir sačakā? Tikko izvilkam karusiņu, ja? Nu, man likās karpa. Nu, Laikam jau karpa, ja ne? Laikam jau karus. Karusi. Es pacaušu, parādīšu tev. Labi, Copijā arī smuki. Un arī pirmo reizi sačaks tika izmantot zivī. Smuka karusiņa noķerta Gaujā. Hop! Paganā. Anģā, ja kas te ķer? Nevajag smiltīs. Hop! Mūsu Normāli. raidījuma viesis Čaksta, bet zīvi izvilkam Maksis un noķēra. Pagaid, būs arī raidījuma viesis vēl viens, pagaid. Jā, mums Ricis. drīz pievienosies Ricis no Rīgas. Halo? Ritvars no Rembatas. Nu, davai, tad nāc uz Gaujas tiltu un tad pa labi. Nu, ja mēs neesam pretīm, tad nāc uz Gaujas tiltu un pa labi. Nu, davai, nav citu variantu, jā. Man nav citu variantu, es jau iegāzos vienreiz Gaujā, man pietiek. Anģa. Nu. Bet tas bija Maksis? Maksi.
Labdien! Enžikam copē. Ir uzsilusi diena. Nomainītas ir biezās jakas pret krekliņiem. Riktīgi karsts sāk palikt. Sēžam blakus Rāmkalniem. Te vismaz foršs dziļums ir kaut kādi 3 metri. Akmeļi apakšā. Kaut kāds copīts ir ik pa brīdim. Vismaz ir interesantāk. Nav tā kā tajā peļķē. Un doma tāda, ka mēs noķersim lielu zivu šodien. Diena ir tikai sākusies, mums vēl priekšā visa nakts nākamā. Šausmīgi jauks laiks. Sēžam krūmos, bet paņēmuši mūsu lieliskos lodu apgaiņātājus un pilnīgi nekādas problēmas. Vispār neviens otrs nepiesienās. Pilnīgs miers. Nu, tu to zīvi piecirtīs tagad? Kuru? Nu, nezinu. To, kas tev it kā jāpieķērās. To, kas tur man tur tā kā šitā? Nu, es nezinu, varbūt to lielāko. Skatāmies, kas tur būs. Nekā nav. Parāda gatava gruncenē sistēma. Parastais pretsavērpējs. 60 gramu barotava. 50 cm pavadiņa. Kukurūza ar pāris baltajiem. Barībā mums 100% labai copei. Iepriekš bija lieliem brekšiem. Lielo breksi nenoķēram. Jā, bet nu lielai... Tagad mums ir 100% laba cope. Jā, tagad ir 100% laba cope. Ķēram uz kukurūzas, uz baltiem. Vai nu kukurūzas slieka, vai nu baltais slieka. Kā kur reizi, bet nu... Smūks laiciņš. Galvenais ir tā atpūt pie tiem ūdeņiem. Kā jau vienmēr. Ne jau tās zivs, bet ja tās zivs, tad ir vēl foršāk. Tas, protams. Galvenais, ka beidzot mums ir sačoks. Mēs jau vienreiz šodien viņu izmantojam. Cerams, ka nāksies izmantot vēl, nu nezinu cik reizes, daudz reizes. Bet mēs varam noreklamēt veikalu. Super Neto. Super Neto! Zemo cenu līderis. 99 centīmu sačoks. Nē, nu arī, es domāju, viņš izturētu, nu pie 3 kilo. Nu, uz 2 kilo mēs jau viņu notestējam. Jā, 2 kilo viņš iztur. Bet ne jau viss šitā tecels uzreiz to zīvi. Galvenais Mierīgi. viņu uztvert ir. Nu, Jā, galvenais, lai viņi neaiziet pie krasta. Šitien te mums tikai šajā pusē ir tāds, kur varētu izlūkt, bet tur ir baigais purvs. Nu, ne purvs, bet mūsējais jau viesis Čākste jau ir tur iegrimis vairākas reizes. Jums liekas, ka te ir līdz ceļiem dziļš, Čakste pierādīja, ka tur līdz viduklim. Noņēma vienu provi. Nu, kā jāsagaida mūsu jaunais šodienas viesis. Ritvariņš. Tur var redzēt, ka putekļu mākonis satēlē.